Informācija par to, ka 17. janvārī tiks izskatīts ministru kabineta sēdē jautājums par hipotēku Zemes banku, tika publicēts jau masu mēdījos 20. decembrī. Mēs gribējām pieteikt piketu vai mītīņu, bet vai to ministru kabinets pārstāv to neapstiprināja. Respektīvi, ministru kabinetā līdz pat vakardienas dienas vidum nebija informācijas par to, ka jautājums par hipotēku banku tiks izskatīts sēdē. Tad es piezvanīju uz Finanšu ministriju, un no Finanšu ministrijas man atzvanīja, ka tik tiešām jautājums par hipotēkas banku tiks izskatīts šodien, slēgtā slavenā sēdē. Un tāpēc es nolēmu atnākt uz ministru kabinetu. Es vakar atnācu un uzrakstīju iesniegumu, ka mēs vēlētos pirms sēdes, tas ir pirms 12. tikties vai ar Dombrovsku vai Vilka kungu finanšu ministru. Iesniegums tika pieņemts, Reiklis Zīmoldziņš, 12.55. Un šorīt no rīta man atsūtīja atbildi, ka šis iesniegums ir pārsūtīts Finanšu ministrijām. Atsakot, iesniegums par to, ka mēs vēlētos tikties ar Dombrovsku vai Vilka kungu, šajā dokumentā vispār par to neiet runa. Tāpēc mēs nezinām, vai Dombrovsku un Vilka kungs vispār zina par šādu mūsu iesniegumu eksistēšanas. Mēs 2012. Sāksies sēde, mēs kādu brītiņu pagaidīsim un mēģināsim uzzvanīt, lai atnāk kāds ministru kabineta pārstāvs, un tad mums žurnālisti klātbūtnē paskaidroja, vai minētie kungi atnāks parunāties mums, ka mēs varētu uzdot svarīgus jautājumus, ja nē. Redzēsim. Tā, vārdu sakot, ir pulkstens 11:37 minūtes, un pulksten 12. ir ministru kabineta sēde. Un būtu vēl iespējas 3-4 minūtēm faktiski Dombrovsku vai Vilka kungam atnākt un parunāties. Bet pašlaik nav neviena arī pārstāvi, un tāpēc mēģināšu sazvanīt, lai atnāk kāds pārstāvs un paskaidrot. Būs vai nebūs mums tikšanās. Labdien! Šeit ir braucēji no biedrības antiglobalisti. Mēs vakar bijām šeit ministru kabinetā, uzrakstījām iesniegumu par vēlamu tikties ar Dombrovsku vai Vilka kungu sakarā hipotēkas bankas jautājumu. Man ir tāds jautājums, vai ministra prezidents vai finanšu ministrs, vai viņi tagad pirms 12. atnāks uz šo tikšanos. Vai Dombrovsku un Vilka kungi personīgi zina par to, ka mēs esam viņus aicinājuši uz sarunu? Dombrovsku kungs zina par to, ka mēs vēlētos tikties, zina, ja? Bet Vilka kungs nezina. Jā, tagad aptuveni bez 20:12, un vai jūs varētu tagad pirms sēdes atgādināt Vilka un Dombrovsku kungiem, ka tomēr mēs esam atnākuši šeit lejā, pieņemamā telpā, un šeit ir vairāk žurnālisti. Un iespējams žurnālisti arī gribētu uzdot kaut kādus jautājumus šodienas sēdes sakarā. 9905. Jūs varat savienot varbūt? Norādīties numurs 905. Jūs redzat. Nestrādā. Tālāk biedrība antiglobalisti atkal jūs traucē. Un numurs 905 neatbild. Par hipotēku banku mēs cīnāmies jau vairāk nekā gadu. 2010. gada 26. novembrī mēs esam iesnieguši Latvijas Republikas Saeimai šo vēlmi, lai visi pašvaldību, valsts iestāžu un pensiju konti tik pārlikti valsts bankā, nevis privātās un ārzemju bankās. Un arī to, ka hipotēka Zemes banka, lai netiktu sadalīt un pārdot. Pagājis gads, bet nekas nav izdarīts. Un sekas tam ir tas, ka pašlaik bankrotēt Latvijas Krājbankai pašvaldības ir zaudējušas vairākus miljonus latus. Respektīvi, mēs par to esam brīdinājuši deputātus no tāda atpakaļ, bet viņi neko nav izdarījuši. Pašvaldības zaudē miljonus pašlaik, ja? Tagad mēs 9. decembrī esam izvirzījuši divas biedrības, biedrība antiglobalisti un Gustav Celmiņa centrs, ultimatīvi rakstura prasību, lai nekavējoties beidz noziedzīgo patvaļu un pārtrauc hipotēkas bankas sadalīšanu pārdošanu.
sekojoši jautājumi, un esam saņēmuši atbildi šodien tikai no Finanšu ministrijas, ka viss notiek saskaņā ar Eiropas direktīvām. Īsiem vārdiem sakot, Eiropas direktīvas ir svarīgākas par mūsu pašu satversmi, galvenākas. Mēs uzskatām, ka galvenākā Latvijas teritorija ir satversme. Tāpēc mēs esam kategoriski pret hipotēkas bankas pārdošanu. Varbūt pamēģināsim vēl sazvanīt, es pamēģināšu vēlreiz, varbūt, ja cilvēki, ja valsts prezidents un finanšu ministrs, ja viņi uzskata, ka jautājums par pēdējo valsts banku nav diskutējums, ka viņi slēpjas no sabiedrības, viņi pieņem aizklātā sēdē, iepriekš par to pat to nav informācija, tad, dīvaini, es nezinu, ko jūs varat ieteikt. Tā mums tālāk rīkoties. Sapulcināt vīrus, ieiet iekšā un izraut viņus aiz krākas laukā no praisā. Ko mums darīt? Jā, te vēlreiz biedrība Antigua valsti. Būtu pateikt, ka sēd sāksies. Jā, sēd sāksies. Tāda bildi nezinu. Te viņam referendum netaisā. Satversmēm grozīt, mainīt uzreiz. Katrs nav jāgroz, jāmaina, viņi jāievēro. Dombrovska kungs ir deleģējis šo uzdevumu finanšu ministram. Jā, labi, jūs paldies. Ministra kabineta pārstāv teica, ka Dombrovska kungs pats nesniegs, bija kādas intervijas un mums Antigua valstī šajā sakarā, un viņš deleģējas uz sarunām finanšu ministru. Ja mēs gribam dabūt kādu interviju un uzdot jautājumus hipotēku bankas sakarā, tad mums ir jāvērš tieši uz finanšu ministriju, pie finanšu ministru. Šodien laikam ne, bet kādu citu iesim, bez pieteikumu nevar. Tad informēsim arī mediju pārstāvs. Jūs vadījāt uz Prečiscānu vai? 934. Apmeklētāju pieņemšanu. Es vakar kādu pusstundu pavadīju un man bija jāzvan uz daudziem telefonu numuriem, bet vienīgi meitene, kas paņēma klausuli no šī numura, viņa vienīgā nonāca lejā un komunicēja. Nenāk mēka ķārā. Nenāk?